Sveicināti! Mani sauc Anna Jankelāne. Šis ir mans jauns projekts, kurā es izaicinu sevi atbildēt uz jautājumiem. Nav nejausmas, kādus jautājumus šodien sagatavoju. Pirmais jautājums man, es laikam to stāstu, Anna, neesmu dzirdējusi. Man liekas interesanti. Kāpēc pašapziņa? Uzreiz man liekas tā, kaut kas tai meitenei dzīvē bijis tur interesants jaunības laikos vai kad. Jo no pašapziņas tu toreiz mācīji mums skolā īstenībā par pašapziņu un kā būt par iedvesmu. Tālāk jau aiziet kurs par attiecībām, ko tu arī šobrīd vadi. Un man liekas interesanti, kaut kas tur ir bijis, kāpēc, redz, tavs dzinulis ir bijis, pašapziņa, kā justies sevi labi. Padalies lūdzu ar mani un arī ar pārējiem. Labi. Īstenībā viss bija otrādāk. No sākuma bija attiecības un tikai pēc tam bija pašapziņa manā karjerā. Un attiecības ar vīrieti. Tā ir tāda tēma, kur man visa... Tā ir mana tēma. Tā ir tā kā mana, ka es nokļuvu pie astrologas un viņa teica, tu atnāci uz šo zemi jau ar šīm zināšanām. Un tur man viegli, tur man dabiski, tur patiešām es jūtu, kā, es zinu, es nezinu pat no kurienes, un vienkārši tā ir mana tēma. Un savu vispār karjeru kā lektori, kā pasniedzēji, kā ekspertei sāku ar tēmu komunikācijas māksla. Pat ar komunikāciju. Un tad, kad mēs ļoti daudz praktizējamies, toreiz vēl visas nodarbības bija klātienē, tas bija 10-11 gadus atpakaļ, es redzēju, kā ir sievietes, kam viss strādā uzreiz, un ir kam nē. Kas tas ir? Un es sapratu pašapziņu. Jā, sievietei nav pašai pārliecības par to, ka viņa ir tā vērta, ka viņas dēļ spīd saule, viņas dēļ drukā naudu, lai viņa var nopirkt kleitas. Tad grūti to vīrieti iedvesmot. Kā, lai viņu iedvesmot uz panākumiem, uz gribēšanu, uz lielāku bagātību, uz mīlumu, uz jebko, vienalga ko, kā to var dabūt gatavu, ja sievietei nav ticības, ka viņa ir tā vērta. Nekā, jā. Un tā ir tāda problēma, kas pat, ja tev ir viskaistākas un visgudrākas zināšanas par to, kā veidot laimīgas attiecības, ja tev viens šīs fails pietrūkst, tad visā kā smilšu pils visu sabruk no vētras. Un tad es sapratu pašapziņu. Tas ir tas, ko vajag obligāti gan man pašai, gan tam sievietēm, lai viņam izdotos tas laimīgas attiecības. Un man pašai ar pašapziņu bija šausmīgi grūti. Es esmu no viņiem, un mans tas ir par to, ka es esmu no viņiem. Mēs ar māsu bērnībā bijām tik līdzīgas, ka pat mēs pašas tagad fotogrāfijās neatšķiram, kur ir kura. Mēs bijām vienādi ģērbtās, mamma vienādi mūsu ģērba, un arī visi apkārtēji cilvēki uztvera mūs kā vienu. Anna Marija mūs sauca. Neviens pat nemēģināja saprast, tā ir Anna vai tā ir Manija. Tā, viens vārds uz diviem. Un, protams, es arī pati sevi definēju kā māsas turpinājums, ka mēs esam kopā. Man nemaz nebija vispār tāda faila, ka es esmu atsevišķa personība. Un mana ome neļāva pa vienai nakt ciemos tikai kopā. Viņa teica, tad nav pilna sajūta viņai, ja mēs pa vienai. Tik tas traki bija, jā. Es sveicinu savu vīru, kurš arī tagad pieslēdzies un skatās. Un kurā laikā notika tas klikšķis, kad tu saprati, kāds vecums tas tev bija? Kad es sapratu, ka viss ir slikti, tad, kad pusauģu gados, tad, kad mēs sākam atdalīties dabiska veidā, kompānijas, draugi, tur kaut kādas simpātijas, un tad, kad tu izej uz ielas viena,
tad tu saprati, ka visiem vienalga, pilnīgi nula intereses par tevi. Un tad, kad tu esi pieradusi, kad kopā visi uzreiz skatās un saka, wow, cik līdzīgas, un wow, cik interesanti. Tā kā pilnīgi visi gājēji pievērš tavu uzmanību, tevi abrino. Un tad, kad tu izēji uz ielas viena, tad, protams, tas ir kā augstā duša uz galvas. Šis kontrasts nesagatavotai psihijai ir ļoti traumējoši. Ak viena es tukša vieta, ak viena es vispār man nav nekādas vērtības, te neviens uz mani neskatās, neviens mani neabrino, neviens mani nepamanā. Un, protams, es arī esmu no tām meitenēm, kas mūžīgi mēģināja nopelnīt tēta uzmanību, tēta mīlestību, kurš aizgāja pie citas sievietes, kad es vēl biju maziņa, un vienmēr man ļoti, ļoti pietrūka viņa uzmanība. Tā kā viss tas kopums vainagojas ar to, ka man tā pašapziņa bija zemākajā punktā. Un es ļoti cītīgi sāku meklēt, kā man to atvesaļot. Un tas bija ļoti ilgs process, kur es sāku kaut kur, jau apzināta vecumā, sāku meklēt, kā var atvesaļot savu pašapziņu. Un tad, kad es dzirdēju, lasīju, kā sieviete nekā pati nevar savu pašapziņu ietekmēt, ka tas ir rezultāts no sociuma, no apkārtējiem, protams, man nemaz neapmierināja šie skaidrojumi, tāpēc es meklēju. Tas bija mans viskvēlākā mana vēl daudzus gadus. Un kā jau es vairs neslēpju, ka man ir arī tāds īpašas spējas, un es varu jau tagad atklāti pateikt, ka tas pašapziņas atvesaļošanas kurs Iemīlē sevi, kuru es vadīju daudzus gadus, un kuru arī tu kādreiz apmeklēji, tas kurs, viņš atnāca. Es viņu vienkārši pierakstīju. Un pati pēc tā kursa atvesaļoju savu pašapziņu. Paldies tev par šo stāstu! Cik interesanti. Es šito nezināju, bet es zināju, ka tev ir dviņu māsu, un jūs tiešām kā divas ūdenslās izskatāties. Un cik interesanti, manā dzimtā ir man māsas ir dvīnes. Un tu stāsti, un es sāku klausīties, kā viņas, es zinu, ka viņas arī šobrīd ikdienā ļoti ir uz kontaktiem. Katru dienu ir sazvanās, kaut kur kopā dodās, brauc, un es sāku domāt, redz, kāda viņiem ir kaut kāda sava tāda interesanta lieta. Iedošu noklausīties viņām mūsu ierakstu. Dviņu māsa ir ļoti īpašs cilvēks. To nevar salīdzināt. Arī šobrīd pa dzīvi ir tā, ka tu jūti, kad ar viņu tur kaut kas notiek, vai viņai kādi pārdzīvojumi? Es jūtu, protams, ne tikai par viņu, bet arī par viņas bērniem, cik tas tā interesanti izklausītos. Jā. Un, protams, ja man zvana māsa, es atlikšu visas darīšanas. Es vienmēr pacelšu. Es varu tur mamma zvanu, draudzene zvanu, klienti zvanu atlikt, bet ja man zvana māsa vai vīrs, tas vienmēr man prioritāte. Skaisti. Paldies tev, Anna. Tu atbildēji uz manu pirmo jautājumu.